Vectēva lauku sēta jau sen stāvēja tukša. Pagalma zāle vairs neatcerējās, kad pēdējo reizi izskapts kā friziere būtu to safrizējusi. Kur kādreiz bijis dārzs, to varēja tik nojaust. Vecās ābeles ar ķeburīgajiem zariem sauca jau kādu, kurš rudenī novērtētu ābolu bērneļus, kuri kā sārtas bumbiņas gulēja leknajā zālē. Mājas logu acis jau sen nesaprata, ziema vai vasara. Vecā klētiņa, kā pašaziera autobusa pieturā, sēdēja sakņu pusi un vairs necerēja savā mūžā ne uz ko. Kūts, kuras sienas pieskandināja dažādu mājlopu un mājputnu balsis, tagad jutās kā estrāde pēc dziesmu svētkiem, kad visas dziesmas ir godam nodziedātas un dalībnieki ir pa mājām. Pa pagalma garo zāli kāds brida, aplūkoja visas ēkas. Neviens tam nepievērs uzmanību, jo domāja, ka tik tā kārtējā mirāža. Bieži senlaicīgā māja it kā redzēja, ka ir atgriežušies saimnieki, bet, kā izrādījās, skaudrais sapnis un vairāk nekā. Bet šodien patiešām kāds staigāja. Tas bija vīrietis spēka gados, sejā prieks. Visu aplūkoja ar tādu skatienu, beidzot būšu mājās. Pēc apmēram nedēļas pagalmā ieripoja liela kaste ar 4 riteņiem, pilna ar dažādām mantām. Jau iepriekš redzētajam vīrietim pievienojās izskatīga sieviete un meitene, apmēram 6-7 gadus veca. Atslēga, vēl kā klīrīga jaunkundze zaļumballē, negribēja pildīt savu pienākumu. Beidzot durvis atslēgtas, un svaigais gaiss, kā joņojošs kumeļš, sāka skraidīt pa telpām. Zirnekļu saime bubināja par to nekaunību, kādu tagad slota atļāvās. Visi apbūves gabali izpostīti. Plīts sajūtās kā pie ausu kakla daktera, rīkla aizkaltusi, bet te kāds cītīgi un neatlaidīgi mēģina skrāpēties ar malkas pagalēm, un tam pāri kā uguns šovs liesmu mēles. Protams, ka par šādu nepatīkamu attieksmi Plīts lika saprast, nevis rija dūmus, bet špļāva tos atpakaļ. Pagalms nekustīgi baudīja mirkli. Jaunais saimnieks ar izskapti izpļāva taciņas. Nu vismaz, kā mazam bērnam ir kas apgriež matu ērkuli, lai labāk redz ceļu. Plīts sapratusi, ka nav varianta, tagad rāmi košļāja pagales. Teikana kā spīdīga zvaigzne gozējās uz Plīts. Uz balta šķīvja ar mazām puķītēm skaistu piramīdu veidoja sasmērētās vakariņu maizītes. Pēc sarunām varēja noprast, ka te saimniekos jaunā ģimene. Vecajam sienas pulkstenim ar dzeguzi krūtīs likās, ka jaunā saimnieka seja kaut kur pazīstama. Varbūt tik izlikās. Paēdīsim, un tad jums abām parādīšu apkārtni. Sen pats neesmu bijis. Tēju dzerdams iesāka vīrietis. Man šeit patīk, atzina sieva. Man arī, piebalsoja meitenīte. Viss te ir aizaudzis, bet nekas. Mēs iekārtosim, vai ne? Mana vectēva laikos te bija viena no sakoptākajām sētām. Ar lepnumu stāstīja jaunais saimnieks. Visi izgāja pagalmā un pa nopļauto taku, kā pa labirintu, apstaigāja tuvējo apkārtni. Jaunā saimniece ar vērīgu aci jau visu aplūkoja. Tur varēs puķu dobi, bet tur dārzs, būs labais.
izskatās lekna zeme. Meitenes tik trallinādams un lēkādams sekoja vecākiem. Neticamas pārvērtības sajuta Kūts. Tur nākamās dienas zāģēja, sita naglas. Tika ierīkotas jaunas aizgaldes, kas nepārprotami norādīja, ka būs arī iemītnieki, kas šo visu novērtēs. Pirmie ieradās 2 siventiņi, tādi bailīgi, bet, kad domas tika novērstas ar gardo maltīti, tad patīkamā urkšķēšana apstiprināja, ka viss būs labi. Laktās kā brūnas ozolzīlītes sēdēja 5 vistiņas, kuru labsajūtu sargāja gailis. Tumši sarkanu seksti un bārdu, zilgani zaļām kakla spalvām, brūno toņu pārējās spārni kā izteiksmīgas kabatas, bet aste, tā izteica visu, kā Brazīlijas karnevāla dalībniekam, jo krāšņāk, jo labāk. Mājlopu pulciņu papildināja brūnaļa. Tā rāmi gremojot sarūpēto zāli, aplūkoja jauno mitekli. Gaišie ragi, kā no māla veidoti, rotāja gotiņas cirtaino galvu. Brūnās acis, kā 2 samtenes, izstaroja siltumu, mīļumu un uzticēšanos. Gotiņas samtainais vēders liecināja, ka drīzumā 2. aizgaldā būs vēl viens pārnaģu grupas pārstāvis vai pārstāve. Mazajai meitenei par visiem šiem mājdzīvniekiem bija liela sajūsma, jo agrāk tik tuvu nebija viņa tikusi vērot. Pamazām iekārtoja apkārtni, uzara dārza jauno vietu, ierīkoja puķu dobi. Arī pagalms tagad varēja palielīties ar jauno, īsi nocirpto matu rotu. Par jaunajiem saimniekiem vecais ābeļdārs arī ļoti priecājās, to apliecinot ar krāšņu ziedēšanu pavasarī, liekot saprast, ka rudenī par ābolu ražu nebūs jāsūdzas. Rudens pusē jaunā saimnieka meitiņai dzimšanas diena. Tajā rītā jubilāre bija jau pamodusies pati pirmā. Vēl savā gultiņā grozoties, viņa domāja par dāvanu. Ko uzdāvinās? Jaunu lelli, krāsojamo grāmatu, bet varbūt leļu trauciņu komplektu. Arī jaunu kleitu ļoti gribētos. Virtuvē jau bija rosība, tāpēc jubilāre kā bulta. 1, 2 jau stāvēja virtuvē. Mamma un tētis kaut kā noslēpumaini saskatījās, un tētis izgāja ārā no virtuves. Pēc brīža viņš atgriezās ar palielu kasti, kura bija pārsieta ar sarkanīgi violetu lenti. Kasti nolika zemē. Meitene nepacietīgi sēja vaļā iesaiņojumu, atvēra vāku un aizrāvās elpa. Visi iepriekš izdomātie varianti par dāvanām nobālēja, jo kastē bija kas tāds, par ko šodienas gaviļniece pat necerēja sapņot. Tur astīti luncinot un ar priekšķepām uz kastes malas atsperoties, stāvēja mazs sunītis. Sajūsmas spiedzieni un riešana lika saprast, ka pārsteigums ir izdevies. Tagad tev būs par ko rūpēties, noglāstot teica tētis. Mamma vēl visam šim klāt pasniedza lielu torti, kuras viducī jau bija saspraustas svecītes. Saskaiti, vai esmu pareizi salikusi? Jautri uzrunāja mamma. Meitenīte kopā ar savu jauno draugu pirksteņu izstiepusi skaitīja mazās svētku svecītes. 7. Aplaus apstiprināja, ka skaitīšanas rezultāts ir pareizs. Torti ēzdami
Sprieda, kādu vārdu tad dos jaunajam sētas sargam. Šunelis savu patiku un mīlestību izrādīja glaužoties klāt mazajai saimniecītei un ik pa brīdim nolaizot viņas roku. Meitenei tas likās smieklīgi. Arī viņa solidarizējās ar sunīti, izkāra savu mēlīti ar. Tajā brīdī suņa vārds tika izdomāts. Mēlīte, smejoties teica meitene. Nu, ja mēlīte, tad mēlīte, piekrita vecāki. Abi jaunie draugi bija nešķirami, kopā cēlās un gūlās, jo tētis bija ierīkojis kasti, kuru tad nolika blakus saimniecītes gultei. Nenoguruši meitene ar mēlīti skraidīja pa pagalmu. Kucēnam vajadzēja jau apgūt to teritoriju, kura tad būs viņa pārziņā. Paaugoties to visu vajadzēs sargāt. Mežu garās pastaigas kopā ar mammu abus nogurdināja, jo bieži vēl nepaspējuši pavakariņot aizmiga, turpat virtuvē. Viens pie galda, otrs zem galda. Ziemā abiem sajūsmu raisīja sniega vīra velšana un pikošanās. Tad mēlīte ķēra pikas, meitene gardi smējās. Pavasara siltajos saules staros mazā saimniece un suns atgūlušies durvju priekšā, baudīja viens otra sabiedrību un saules glāstus. Meitenīte ar vienu roku savu sunīti tā lēni un maigi glāstīja. Otra roka turēja vēl vienu mīļu draugu, nobružātu zaķēnu. Šī rotaļlieta uzticama drauga pienākumus pildīja līdz tam brīdim, kamēr parādījās mēlīte. Lai zaķēns nejustos pamests, meitene to arī ņēma līdzi. Trietā taču jautrāk. Rudenī astaru pušķis bija tas, kuram tas gods parādīt, ka ir pirmā skolas diena. Mēlītei tā paies secen, jo cītīgi jāgaida pirmklasniece mājās. No vienas puses gribējās uz skolu, daudz jauna, nezināmā, no otras puses nē, jo jāatstāj uzticamie draugi, zaķēns un mēlīte. Pirmā skolas diena pagāja ātri. Atgriezusies mājās, meitene steidza stāstīt dienas notikumus savam sunītim. Viņš, it kā saprastu, cītīgi klausījās, galvu piešķiebdams. Mēlītes kažoks un acu skats rādīja, ka pagājuši jau ir daudzi gadi. Šur tur parādījās pa kādai sirmai ūsei. Suņa saimniece jau aplūkoja puķu pušķi, kuru dāvinās izlaidumā savai skolotājai, kā pateicību par dotajām zināšanām. Mēlīte iekārtojās savā vietā un zināja, ka saimniece būs vēlu. Izlaidums nosvinēts, un virtuvē visi runāja par kaut ko, ko vecais mājas sargs nesaprata. Par kaut kādām augstām skolām, kurā būtu labāk, kura tuvāk mājām. Augusta beigās gan mēlīte, gan sārtās ābolu bumbas raudzījās, kā jaunā meitene kārto lielu somu. Kam tāda? Varbūt uz mežu dosies garākā pastaigā. Būs grūti, bet gan jau tikšu līdz, prātoja mēlīte. Aizbraukšanas dienā studente ilgi mīļoja savu uzticamo draugu. Drīz būšu atpakaļ, viņa teica un aizbrauca. Vecums mēlītei lika biežāk gulšņāt savā miera ostā, istabā. Tāpēc pēc garajām pastaigām un skraidīšanu viņš neilgojās. Vienīgi suņa sirds ļoti vēlējās satikt savu saimnieci. Nu ko, jāgaida. Jā, viņa atbrauc uz pāris dienām, bet pēc tam atkal šķiršanās brīdis.
Kaut kā tas sagurums ņēma virsroku. Dažu dienu pat asti bija grūti paluncināt. Skatiens ar tāds paliek duļķains kā piemājas dīķis pēc lietus. Mēlīte nepielūdzami tuvojās citiem medību laukiem. Jaunā studenta atbrauc uz mīļajām mājām nedēļas nogalē. Tukšā mēlītes guļvieta nepielūdzami rādīja drauga citu atrašanās vietu. Mamma aizveda meitu uz tālāko ābeļdārza daļu. Tur jau viņas sunītis atradis bija savas mūžīgās mājas. Neizsakāmas skumjas, iekšējie pārmetumi. Protams, jaunā meitene apzinājās, ka suņa mūžs ir garš, cik ir, bet tomēr uzticamais draugs. Viņa noliecās un uzlika pļavas ziedus. Laboratorijā pagāja daudzas stundas, pētot, eksperimentējot. Pabeidzot skolu, meitene, nu jau sieviete, bija kļuvusi par augu selekcionāri. Viņa juta, ka grib radīt ko īpašu. Jo arī par šiem daudzajiem gadiem selekcionāre nebija aizmirsusi savu bērnības draugu Mēlīti. Rezultāts bija sasniegts. Iegūtās sēklas saudzīgi viņa ielika kastītē un devās ceļā. Izkāpusi no mašīnas, sieviete pagriezās uz to pusi, kur kādreiz bija ābeles ar ķeburīgajiem zariem. Sēklas izklaisīja zālē. Nākamajā pavasara pusē viņa atbrauca aplūkot savu iepriekšējā gada veikumu. Jā, tas tur bija, ziedu izskatā. Palielas puķes, sarkanīgi violetiem ziediem. Lapas, garas, pelēcīgi zaļas, pēc formas atgādina suņa mēli. Kad ienāksies rudens pusē sēklas, tad selekcionāri zināja, ka tās būs ar āķīšiem, kuras prasmīgi pielīp pie visa, kas pieskaras tuvāk. Tas bija jaunās sievietes veltījums savam draugam Mēlītei. Ziedu krāsa, kā tā lenta, ar kuru bija pārsieta kaste tajā tālajā dzimšanas dienas rītā. Lapu forma, interesantais suņa vārds, bet sēkliņas, ja pieķeras, tad līdz sirds dziļumiem, kā viņas sunītis, ies visur līdz. Nosaukums šīm pļavas puķēm jau bija izdomāts vēl pirms sarežģītās selekcijas procesa. Suņmēle. Šo pasaku sarakstīja un ierunāja Dace Veikša.